Ar tautā iemīļotām Raimonda Paula dziesmām, intrikējošu mīlas stāstu un dinamiskām dejām Latgales vēstniecībā Gors aizvadīts operetes teātra multimediālais džūtboksa mūzikls Mežrozīte – pilsētas romanse divās daļās. Latvijā tas ir pirmais šāda veida mūzikls. Džūtboks nozīmē ļoti populāras dziesmas, hiti vai nu no vienas grupas, vai nu kāda konkrēta komponista. Kādreiz tas bija tāds muzikas automāts, kur tu iemeti monētu un varēji izvēlēties to, ko sirds kāro, to viss skaistāko. Mūzikla libreta autori ir dramaturge Dace Micāne Zālīte, režisors Mārtiņš Kagainis. Mūzikla vēstījums ir par mākslinieka, viesumājas īpašnieka Raimonda un talantīgās dziedātājas Evas mīlas stāstu, kuru pavada pārpratums, alkas un piedošana. Izrādās, ka Eva nav tā, par ko viņa uzdodās. Protams, Raimondam tas ir liels trieciens. Un pāris aiziet katrs uz savu pusi. Bet, protams, tas nebūtu operetes teātra iestudējums, ja beigas nebūtu laimīgas. Lomās ir arī citi operetes teātra solisti, jaunie mūziklu dziedātāji aktieri, Rīgas Doma kora skolas absolventi, piedalās arī instrumentālais ansamblis Matīsas Žilinska vadībā un dejotāji. Izrādes veidošanā piedalījusies plaša radošā komanda, radot ko līdz šim Latvijā nebijušu. Es esmu tramvaju vadītāja Ilga, jauna sieviete, tramvaju vadītāja. Un man šķiet, tas viņas tēls ir, viņa ir gan topošā psiholoģija, pēc tam jau arī viņa ir māmiņa, kā otrajā cēlienā mēs noskaidrosim. Un man šķiet, tādi ļoti kolorīti visi personāži ir. Arī mans dzejnieks, mākslinieks, topošais vīrs Rihards, jā? Ak tā, jā? Tu man precēsi? Jā, protams, mīļā. Par Rihardu tieši tā. Rihards ir pēc profesijas, viņš ir puķkopis, bet savā sirdī un būtībā viņš lido, viņš vienkārši ir kaut kur augstajās sfērās, viņš visu laiku aizraujās, viņš nekad faktiski nestāv nav uz zemes. Un līdz ar to viņiem abiem ar Ilgu ir kopīgs tas kaut kāds iekšējais dzinulis. Apmeklētāji gūs nevien pozitīvu emocionālo lādiņu no enerģiskās saspēles uz skatuves, bet arī mēstro vispopulārākajām dziesmām kā Laternu stundā, Rīgas sirds undīne un citām, kas izskan kolorītā, pilnasinīgā un mūsdienīgā, pašam mēstro tik tuvā Amerikas Brodveja džeza stilistikā, aizraujot visu paudžu skatītājus. Atnākot uz šo operetes teātra iestudējumu, mēs sirsnīgi vēlamies, lai cilvēki aiziet laimīgi, pacilāti mājās un noteikti šajā Mežrozītē, šajā brīnišķīgajā muziklā, kur ir tik daudz dziesmu, deju, skaisti, multimediāli skati, multimediālas dekorācijas, koši, krāšņi kostīmi. Cilvēks aizies uzlādēts. Izrāda ļoti dinamiska, skaista, jo pirmkārt jau mani aktieri patīk, mani pārsteidz, ka Daindis jau ir aktiera lomā. Tas ir mans skolnieks, mācījies mūsu skolā, kur es esmu strādājusi, un tā kā skatos ar lielu intereses, protams. Gan muzikāli, gan tas, kā dejo, ļoti, ļoti patīk. Un aktierspēle kā vērtējas? Es domāju, ka ļoti laba aktierspēle. Tāda ļoti pārliecinoša. Īstenībā tu vari iejusties tādā vasaras vakarā Rīgā, man liekas, tāda sajūta ir. Mēs arī ļoti priecājamies, ja tas tā ir. Tas, ko skatītājs paņem pēc šīs izrādes, ir kaut kas tāds, kas mūsu laikos ir ļoti vitāli vienkārši nepieciešams katram. Tā ir enerģija, pozitīva enerģija, smaids, smiekli, mirdzošas acis uz ilgu laiku. Jā, noteikti. Dzīvi cilvēki, dzīves situācijas, un katrs noteikti var asociēt kādā brīdī kaut ko ar sevi, paņemt mūziku, uzlādēties. Mūzikls Mežrozīte – pilsētas romanse divās daļās būs skatāma jau 26. martā VF kultūras pilī. Tāpat sekos arī izrādes Aizkrauklē, Cēsīs, Ventspilī, Jūrmalā, atkal Rīgā un citur.